Šodien ir ļoti liela diena, bet ļoti īsa diena. Tāpēc, kad man ir daudz jāstrādā, un tajā pašā laikā es gribu taisīt tiem fujekiem, kuri ik pa 3 sekundēm bum, bum, bum. Kroču, maucam tagad editot, dzeram kafiju un redzēsimies kaut kad vēlāk. Six and a half hours later. Ir pulkstens jau 8, es tūlīt tieši gulēt, bet šodien sanās tā kārtīgi pastrādāt, uztaisīt tos 2 vlogus. Principā jau zināju, ka es to 3. nesataisīšu. Uztaisīju vēl vienu šortu, iemet jau tu iekšā, uztaisīju 2 thumbnails, vienkārši super. Tīri daudz parunāju ar ģimeni un kaut ko tam līdzīgu, tā kā tas ir vajadzīgs. Nevar īsti bez tā, atbraucot vienreizi 2 nedēļās mājās, bet tie punkti, kā uzlabot produktivitāti, ir tie basic lietas. Es vienkārši apkopoju to, darot visus savus darbus šodien. Ir basic lietas. Tātad pirmais, celties 5, tā kā celties agrāk, strādāt no rīta. Otrais, izslēgt visas lietas apkārt, kas tev novērš uzmanību. Tas kā telefons, visu to. Es, piemēram, uzlieku uz timelapse. Vienkārši super. Trešā lieta ir meditācija, jeb apzinātības uzlabošana. Super palīdz. Tagad tu pametē, tad tu vari apzināties tos momentus, kad tu ies kaut kur prom un kaut ko citu darīs. Un tad 4. lieta, kas varbūt tā nav tik ļoti pieminēta lieta, ir tas, kad šodien es gulēju gultā, skatījos YouTube. Es biju noguris, es negribu neko darīt. Bet es vienkārši piespiedu sevi atnākt pie datora paskatīties YouTube. Īsti nav nekāds change, vienkārši tu gultā vai sēdi pie datora. Bet tad, sēžot pie datora, es uzliku kaut kādu video, un es saprotu, es varu tā kā thumbnail it kā pa vidu taisīt, jā. Es ieslēdzu Photoshopu, sāku taisīt thumbnail, un man jau sāk traucēt tas video, kas balē, jau izslēdzu to video, sāku taisīt thumbnail, uztaisīt 2 thumbnails pēc kārtas, pabeidz editot to te video, tad uztais pat shortu, un tā. Un tā mēs nonākam pie 3-4 stundām, kur es pa virsu tām 5, ko es no rīta pastrādāju. Bum! Protams, ir vēl kaut kādi mazāk tie padomiņi, kā tu vari paaugstināt savu produktivitāti. Varbūt man vajag kaut kur apkopot, sarakstīt to visu, bet jā, principā šodien es tev padoms. Atrod šos mazos soļus, kas tev aizved līdz šim darbam. Es ļoti negribēju piesaisties, bet es atradu. Es pat neapzinājos to, bet vienkārši varbūt es tev pastāstu, tu vari mēģināt to kaut kā atcerēties savā dzīvē, aiziet tā kā lēnām ar maziem solīšiem tu vari tikt līdz turienei. Jā, tu vari būt baigais boss un vienkārši izslēgt visu ārā, ieiet un sāk strādāt, bet bieži vien tā nestrādā. Tāpēc varbūt vajag šis padoms, paņem mazus solīšus, redzi, kā tu vari tikt līdz šim darbam un vizualizē. Tas ir viens laba lieta. Vizualizē, ka tu pieies un tad tu vari to lielo soli likt, bet šie mazie soļi reāli palīdz. Man šajā brīdī ir tāds limitēta laika piedāvājums, limitētu vietu piedāvājums 1-pret-1 coachingam, kurš tev palīdzēt uzbūvēt tāpat kā es no šī tik līdz šim šo muskuļu masu uzbūvēt, tiešām balkot arī, ja tev ir tādas pašas problēmas kā man ir nenormāli daudz jāēd, man ir metaboliskais tas ātrums nenormāli augsts, man ir vide, lai balkotu, es ēdu 3800 kalorijas, tā kā es skaitu kalorijas, bet ir iespējas un sistēmas, kāds to var nedarīt. Piemēram, es šajā brīdī vairs neskaitu kalorijas, bet man iet šis svars uz augšu, tāpēc, ka es zinu, cik daudz ir jāēd, un es tev varu palīdzēt tavā dzīvē piesaistīt šīs sistēmas, lai tu arī vari iet uz saviem mērķiem, un ja tev ir kaut kādas neskaidrības par trenēšanos vai jebko tādu, es tev visam tam varu izvest cauri, tāpēc, ka es esmu pieredzējis jau to 2,5 gadus jau vairāk trenējoties, un tev var palīdzēt tiešām uzbūvēt šo muskuļu masu. No tevis tikai prasu pirmsbildi un pēcbildi, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka es tev varu iegūt rezultātus. Tā kā aiziet pirmais links aprakstā, piesakies uz iepazīšanās zvanu, kur mēs vienkārši sapratīsim, vai mēs esam labs match, lai strādātu kopā. Un otrais tiešais links aprakstā ir Latvijas izaugsmes cilts, kur Discordā katru svētdienu 8 no rīta es veidoju šo grupas video zvanu, kur mēs vienkārši kā cilts ejam uz saviem mērķiem. Bet tas ir viss priekš šī video, tiekamies rīt. Rītdien arī būs video, tā kā nospied to sarkano podziņu, ja tu vēl neesi to izdarījis, nospied to īši gaisā, aizsūt savam draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt, un nāc ar mani, izšaujamies cauri atmosfērai.